Labdien! Labdien visiem klātesošajiem tiešraidē! Esiet sveicināti šajā pēcpusdienā jā, kopā ar mums, lai aprunātos par un ap vienu no tādiem pēdējā laika noteikti karstākajiem tematiem mākslīgo intelektu. Mani sauc Ilze Raudiņa, un es pārstāvu Eiropas Digitālās inovācijas centru Latvijā. Un sākot ar šodienu, mēs kopā ar Rīgas biznesa skolu un AI studio uzsākam tādu webināru ciklu, kas tiks veltīts pamatā tieši mākslīgajam intelektam un tā pielietojumam dažādās sfērās. Un arī paskatīsimies uz to, kā mākslīgā intelekta dažādi risinājumi spēj uzlabot mūsu uzņēmuma iekšējos biznesa procesus. Jā, mākslīgais intelekts pilnīgi noteikti ir tāds karstais kartupelis mūsdienu pasaulē. Un sākot ar jau ārkārtīgi populāro un pielietojamo ChatGPT un beidzot īstenībā ar tādām ļoti augsti advancētām tehnoloģijām tieši šo biznesu procesu uzlabošanu. Šodien mēs gribētu iesākt ar tādu pavisam pašu pamatu, runājot par to, kas tad ir mākslīgais intelekts, tādu tā kā ievedīs mūs šajā mākslīgā intelekta pasaulē Juris Baums, kas ir AI Academy izveidotājs un arī pasniedzējs, un palīdzēs mums īstenībā kopā atbildēt uz tādiem jautājumiem, kā vai mākslīgais intelekts ir kaut kāds kārtējais būbulis vai tāda tehnoloģiskā revolūcija. Jā, tāpat arī kādi ir tādi populārākie tieši pielietojumi tādai biznesa attīstībai. Un uz visiem šiem jautājumiem mums noteikti palīdzēs atbildēt Juris. Un es gribu teikt to, ka šis tātad ir pirmais mūsu webinārs. Noteikti lieciet aiz auss, ka pat ceturtdienā mums būs šādi webināri, un jau nākamais būs 16. maijā, kurā tad mēs runāsim un stāstīsim par virtuāliem asistentiem uzņēmumu iekšējo biznesa procesu tādai efektīvākai nodrošināšanai. Tagad esiet kopā ar mums šajos webināros, un kopā uzzināsim daudz vairāk, daudz padziļinātāk par mākslīgā intelekta pielietojumu. Tā kā šobrīd paldies no manas puses, un es noteikti aicinu Juri pieslēgties un pārņemt šo virtuālo platformu savās rokās. Lūdzu, Juri. Jā, sveiki visiem. Ilze, paldies tev par foršu ievadu. Tad ceru, ka mani var labi dzirdēt. Mans vārds ir Juris. Kā jau Ilze minēja, esmu viens no AI Academy līdzdibinātājiem. Un ikdienā pats nodarbojos arī, esmu viens no dibinātājiem AI jaunu uzņēmumam Hyperscan. Tātad es tūlīt nošērošu ekrānu, 1 sekundi, un tad arī sāksim prezentāciju. Tā, 1 mirkli. Jā, pieņem, ka var redzēt. Tātad, īsumā, ko mēs šodien uz kādiem jautājumiem kopīgi mēģināsim rast atbildes, kā Vils minēja, īsumā par to, kas ir AI, kā AI darbojas, kas ir šie AI modeļi, par kuriem iespējams ir ļoti daudz dzirdēts, kā arī kādas ir vispār šī mākslīgā intelekta iespējas un ierobežojumi, un arī vispopulārākie pielietojumi uzņēmējdarbībā. Un arī gribētu sniegt, lai tas nav tikai tā ļoti teorētiski, bet arī praktiski, kā vispār šo mākslīgo intelektu kādos veidos var integrēt ikdienas darba un biznesa procesos. AI noteikti ir tāds jauns trends, un, teiksim, ja salīdzina dažādu citu populāru tehnoloģiju popularitāti pēdējā laikā,
tad AI ir vairāk kārt, mākslīgais intelekts ir vairāk kārt to pārspējis, kā redzams pie šī grafika. Ļoti daudz par to runā, ļoti daudz par to meklē, ļoti daudz par to interesējās. Par to liecina arī tas fakts, ka tas ļoti populārais ChatGPT, kas patiesībā aizsāka visu šo mākslīgā intelekta ēru, 100 miljonus lietotājus savāca tik vien kā 2 mēnešos, un nevienai citai platformai nav izdevies tik ātri iegūt tik lielu lietotāju skaitu. Tas noteikti jau par kaut ko liecina. Līdzīgi arī vienā no pasaules populārākajiem startup akceleratoriem pēdējos gados aizvien lielāka un lielāka daļa jaunu uzņēmumu darbojās tieši AI jomā. Un, kā ir par to runāts, ka ja jaunu uzņēmums nenodarbojās AI jomā, tad uz viņu jau sāk tā mazliet dīvaini skatīties, tā kā vai viņi ir nogulējuši, vai viņi kaut ko nav sapratuši līdz galam. Visi šie 3 grafiki noteikti parāda to, ka, jā, interese ir liela, bet jautājums, vai tas ir kārtējs burbulis, vai arī tā ir revolūcija. Un uz šo jautājumu es tādu viennozīmīgu atbildi uzreiz nedošu, bet es ceru, ka jūs paši prezentācijas laikā no visa tā, ko es jums pastāstīšu, beigās varēsiet atbildēt, vai tas ir burbulis, vai tomēr tā ir revolūcija. Bet iesākumā es gribu iedot tādu mazliet tādu kā rāmi, kā vispār par to domāt. Tātad mākslīgais intelekts ir koncepts, un pats par sevi tā nav tehnoloģija. Un šobrīd tas ir kaut kur pa vidu starp tādu stulbu mašīnu, ja tā varētu teikt, un inteliģents, kā mēs to saprotam, kas piemīt cilvēkiem, dzīvniekiem. Un tā mākslīgais intelekts ir kaut kur pa vidu. Bet tas, ko mēs šobrīd saucam par mākslīgo intelektu, patiesībā ir tā saucamā ģeneratīvā mašīnu mācīšanās. Un šī ģeneratīvā mašīnu mācīšanās tehnoloģija industrijā ir kā tāds jaunais trends un viens no platformas maiņas tādiem pagrieziena punktiem, kas notiek reizi apmēram 10-15 gados. Iepriekš tas ir bijuši datori, internets, kā arī mākoņu tehnoloģijas un smartphones. Un šīm jaunajām platformām, kas tiek ieviestas, ir tāda tendence attīstīties tādā kā S-veida līkne. Un ko tā S-veida līkne nozīmē, ka sākumā, tiklīdz parādās jauna tehnoloģija, ļoti daudz cilvēku uzdod šo jautājumu. Tad, kas tas vispār ir un vai tas ir noderīgs? Un šis te AI, kas šobrīd ir šī ģeneratīvā mašīna mācīšanās, ir tieši kaut kur starp šīm 2 fāzēm, kur ir, ko tas īsti dara un kā tas var palīdzēt, un arī diezgan arī lielu jau tādu ir, kā tādu radīs cilvēkiem patīkamu satraukumu par to, šo te gaišo nākotni, ko šis sola. Bet vēl joprojām tiek taustīts un meklēts šis īstais pielietojums. Salīdzinājumam, piemēram, telefoni, kas arī ir izgājuši cauri šai pašai attīstības fāzē, viņi jau ir nokļuvuši tajā fāzē, kur viņi ir garlaicīgi, viņi ir labi pazīstami, visi saprot, ko viņi dara, un nekādas lielās inovācijas arī netiek sagaidītas no tā. Respektīvi, viņi jau ir tajā pēdējā fāzē. Mašīnu mācīšanās savukārt ir sākumā, un tas parāda to, ka tas viss interesantākais mums vēl ir priekšā. Atgriežoties pie tā jautājuma par to, vai tā ir revolūcija, vai tas ir kārtējais burbulis, ir tāds citāts no Billa Gatesa, kur viņš ir teicis, ka 2 lielākās lietas, kas viņa ieskatā ir bijušas revolucionāras, tas ir grafiskais lietojuma interfejs, tas ir iespēja vispār datoru vadīt ar peli un klikšķināt dažādas ikonas un izvēles. Un šis ChatGPT, jeb šis interfejs, kas ļauj sarunāties ar mašīnu. Un, ja mēs paskatāmies tādā kontekstā, ko tas nozīmē, gan šis grafiskais interfejs, gan GPT, tad sākotnēji vispār miedarbība cilvēkam ar datoru bija tāda tikai caur koda rakstīšanu, ar to varēja nodarboties tikai profesionāli programmētāji, kas mācīja konkrēti šo kodu rakstīt. Tagad ar esošo šo grafisko interfeisu ar datoru var strādāt praktiski jebkurš ar tādu nelielu apmācību. Piekritīsiet, kā arī
mūsu visu omis un vecvecāki noteikti var iemācīties šo datoru lietot, bet šis te pavērsiena punkts šobrīd ir noticis tāds, ka šī ģeneratīvā mašīna mācīšanās, šis valodas interfejs, kas ir radies, ļauj ar datoru sarunāties, miedarboties jebkuram bez nekādām priekšzināšanām. Jo valodu, respektīvi nodot informāciju valodas veidā, pa lielam ir spējīgs jebkurš. Lūk, bet ejot uz priekšu, es gribētu vispirms, lai labāk izprastu to, ko vispār šis mākslīgais intelekts spēja un nespēja, es gribētu mazliet apskatīt un pavisam īsi izstāstīt, kā tad tas strādā, kas tas vispār ir, kas tā ir par tehnoloģiju. Tātad mākslīgais intelekts tādu, kā mēs viņu saprotam šodien, tas ir ļoti augsta līmeņa mašīnu mācīšanās. Un, ko nozīmē mašīnu mācīšanās? Tā ir, kad mēs nevis dodam konkrētas instrukcijas, kādā veidā kaut ko izdarīt, bet gan ļaujam šai programmai mācīties un pildīt šo uzdevumu no pieredzes. Un, ja mēs tādu apskatām tādu, piemēram, kalkulātoru, viņš nav inteliģents, viņš ir stulbs. Viņam tiek, mēs ievedam, mums ir uzdevums, mēs ievedam konkrētas instrukcijas, kas ir jāizdara. Viņš šīs instrukcijas izpilda un pēc šīm instrukcijām dod rezultātu. Savukārt, mašīnu mācīšanās jau ir ar inteliģences pazīmēm. Ko tas nozīmē? Ka šīs programmas ir spējīgas mācīties pašas. Viņas spēj risināt problēmu bez konkrētu instrukciju norādes, respektīvi, ja ir kaut kāds konkrēts uzdevums, mēs šai mašīnai iedodam ārkārtīgi lielu apjomu ar paraugiem, kā tas izskatās, jau atrisināts. Mašīna iemācās atpazīt, tā teikt, šablonus un dot jau šo rezultātu nestandarta situācijām, izmantojot šo šablonu atpazīšanu. Un tāpēc arī mums šī jaunā tehnoloģija vispār tiek saukta arī par intelektu, jo tā ir noteiktas intelekta pazīmes, kas nepiemita iepriekšējām tehnoloģijām. Būtībā tas AI, ko mēs izmantojam šobrīd, ir tāds modelis, kurš spēj atpazīt dažādus šablonus. Viņš atpazīst šablonus tekstā, viņš atpazīst šablonus bildē, video, kā arī skaņā un citās datu struktūrās. Un, ko dod šī šablona atpazīšana? Viņa dod to, ka izprotot šo, kā darbojās un kā miedarbojās šie šabloni valodā, var gan izprast tekstu, gan arī ģenerēt jaunu tekstu, jaunus attēlus, jaunus skaņas, respektīvi jaunu saturu. Un tas visiem labi zināmais ChatGPT, kura pamatā ir šis lielais valodu modelis, kurš attiecīgi meklē un atpazīst šablonus tekstā. Caur to viņš var saprast šo teksta jēgu, un viņš spēja arī ģenerēt jaunu tekstu no šīs iepriekšējās pieredzes, izejot no šī sākotnējā teksta. Un tādā piemērā ir parādīts, ko būtībā šis ChatGPT dara. Viņš min nākamo vārdu ar visaugstāko varbūtību. Piemēram, debesis ir, viņas var būt zilas, viņas var būt skaidras, viņas var būt cita veida, bet visticamākais variants, ka viņas būs zilas. Un tāpēc viņš dod šo atbildi zils. Un te es tādu mazu video pieliku par to, kā tad patiesībā izskatās šī teksta ģenerēšana, kad mēs miedarbojamies ar šo sarunu botu. Tiek iedots kaut kāds sākotnējs teikums, kurš tiek izprasts, un attiecīgi viņš tiek turpināts, izejot, paredzot, kāds ir vislielāko varbūtību nākamais vārds. Un tas varbūt izklausās ārkārtīgi vienkārši, vai arī patiesībā ne gudri, ne inteliģenti, bet tiklīdz šie valodu modeļi ir gana lieli, šis saturs izklausās aizvien ticamāks un aizvien cilvēkveidīgāks. Te es uzreiz gribētu nošķirt, kad mēs runājam par ChatGPT un, teiksim, kaut kādiem lieliem valodu modeļiem, tās ir divas dažādas lietas. ChatGPT būtībā ir interfejs,
kur mēs varam sarunu veidā sarunāties ar šiem te lielajiem valodu modeļiem. Un es vienkārši gribu jums lūgt atcerēties šo nomenklatūru, lai mums tālāk tikai vieglāk ir tad runāt. Jo visu to maģiju, patiesībā šo šablonu atpazīšanu, to veids šie lielie valodu modeļi. Tā. Es iepriekš minēju, ka šis te paredzētais spēja paredzēt tekstu, šī te šablona atpazīšana izmanto tā teikt pieredzi. No kurienes tad rodās tiem lielajiem valodu modeļiem šī pieredze? Viņi tiek trenēti, kur dati tiek izmantot pa lielam visas pieejamās digitalizētās cilvēces zināšanas. Tie ir iespējamā visa informācija no tīmekļiem, tās ir dažādas grāmatas, literatūra, zinātniskie raksti, dažādi atvērtie dati no dažādām organizācijām, sociātīkli, protams, un arī dažādi veidi bibliotēkas, kas ir citiem mēdījiem, attēliem, skaņām. Piemēram, video YouTube, kur ir miljoniem, miljardiem minūšu par video, uz kuru, tā teikt, šis mākslīgais intelekts var mācīties atpazīt šo te šablonus un pēc tam arī ģenerēt jaunu šo te pašu saturu. Un, lai šo modeli izveidotu, tā tiek veikta tāda kā modeļu apmācība. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē visu šīs milzīgā informācijas avota, tā kā teikt, iebarošana šim modelim, kur šī te valoda un šis te saturs tiek matemātiski padarīts pieejams mašīnai, lai viņa varētu manipulēt tālāk ar šiem datiem. Kā tā valoda vispār matemātiski tiek pārvērsta, šie te modeļi tā kā veido starp dažādiem vārdiem matemātiski sakarības, lai izprastu šo te teikuma vispār nozīmi un kontekstu. Un tajās trenēšanas laikā, tā teikt, tiek nodefinēti šie dažādie sakarību parametri, un viņiem iedodas kaut kādas noteiktas vērtības. Cik tur var būt vājākas sakarības starp dažādiem vārdiem, starp citiem vārdiem var būt lielākas sakarības. Piemērs tie ir ļoti maziņš, bet iedomājieties, ja tas tiek darīts ar miljardiem teikumu vārdu un cita veidas informācijas. Un jo šo parametru ir vairāk, jo tā teikt modelis ir gudrāks un spēj izprast aizvien lielākas nianses tekstā. Un tāpēc arī eksistē ļoti daudz dažādu modeļu. Iespējams, par dažiem ir dzirdēts, ir tāds GPT-3, kas vēl patiesībā radīja, uz kā bāzes arī bija šis pirmais ChatGPT, kurš visu šo te revolūciju, bet tādu trendu un hypu radīja tajā tehnoloģiju pasaulē. Un pa šo laiku jau ir izveidoti daudz lielāki modeļi, kuros ir aizvien vairāk un vairāk šo te dažādo parametru, kas attiecīgi padara šos modeļus aizvien gudrākus un spējīgākus saprast aizvien niansētāku informāciju. Un šis te viens no jaunākajiem GPT modeļiem jau ietver vairāk kā 600 miljardus parametru. Tas ir ārkārtīgi liels skaits. Un šie te modeļi patiesībā tiek veidoti nepārtraukti jauni, un katram ir savi pielietojumi, savi raksturu lielumi. Un kāpēc es vispār gribēju par to runāt? Tāpēc, ka dažādiem uzdevumiem ir pieejami un tiek izmantoti dažādi modeļi. Un attiecīgi izprast, ko katrs modelis ir spējīgs, un vai viņš ir tā kā, kuru modeli labāk izmantot. Jo lielie modeļi ir, jo lielāks modelis, jo dārgāks viņš ir. Dārgāks izmantošanā, bet kvalitatīvāks viņa, tā teikt, saturs ir. Tāpēc ir ļoti svarīgi saprast, kurā brīdī dara vienkāršāks un lētāks modelis, un kurā brīdī ir nepieciešams izmantot pašu jaudīgāku modeli. Bet par to mēs tur sīkāk jau runājam pašā AI akadēmijā. Es tikai gribēju iedot tādu mazu ievadu, kad tajā modeļu pasaulē, ko tas vispār nozīmē. Kā jau es iepriekš minēju, ka pa lielam šis ChatGPT ir tāds nākamā vārda minētājs.
bet tas var likties tā kā pilnīgi neinteliģenti, bet tiklīdz šajos modeļos tiek iebarots šis abnormālais informācijas apjoms, un viņi ir paši par sevi ļoti lieli, viņos rodās tādas spējas, kas nav iespējamas kaut kādos nelielos teksta apjomos vai nelielā informācijas apjomā apstrādājot to. Tāpēc šie modeļi, caur to, ka viņi ir redzējuši tik daudz dažādus tekstus, tik daudz dažādu veidu informāciju, viņi spēj ļoti labi saprast kontekstu. Šie modeļi spēj integrēt jaunas zināšanas, tas ir tā kā iegūt aizvien jaunu un jaunu saturu. Viņi var caur šo savu informācijas apjomu milzīgo, viņi var pielāgoties ļoti plašam uzdevumu klastam un savā ziņā tā kā emulēt domāšanas procesu. Tas nozīmē savienot attēlus konceptus, plānot darbības, kas ir jāveic, lai šo te uzdevumu varētu izpildīt, izdarīt loģiskus secinājumus un arī mācīties no jaunas pieredzes. Un, ja mēs tagad nerunātu par modeļiem, varētu teikt, ka šo pašu var attiecināt uz mums pašiem. Mēs kā bērni, kā pieaugušie augot, visas šīs lietas patiesībā arī darām. Mēs iegūstam pieredzi, un mūsu inteliģence ir šīs pieredzes izmantošana noteiktu problēmu risināšanai. Tāpēc tā nav tikai varbūt tādā mazā mērogā, tā ir teksta minēšana, bet tajā mērogā, kurā šobrīd darbojās šie modeļi, tas jau ir daudz vairāk par vienkārši teksta minēšanu, tas jau ir cits līmenis. Un tāpēc arī mākslīgais intelekts, nevis vienkārši kaut kāda mašīna. Te varbūt vēl tāds, kādā vēl veidā varētu raksturot šos dažādos mākslīgā intelekta modeļus. Ir gan atvērtā, gan slēgtā tipa. Tas nozīmē, ka, ja kāds uzņēmums ir viņu izstrādājis, ieguldījis milzīgu naudu, viņi prasa naudu par piekļuvu šim modelim, šie, piemēram, GPT, kas ir brīvā veidā pieejams tikai caur čatu, bet citi modeļi, viņi citam pielietojumam par to lietošanu tiek prasīta nauda. Un ir arī atvērti pirmkauda modeļi, tas ir, varētu teikt, tādu entuziastu un open source atbalstītāju izveidoti modeļi, kas patiesībā ir nemazāk slikti kā šie lielie maksas modeļi. Ir pielāgoti un ir vispārīgi modeļi, tas nozīmē pielāgoti ir, teiksim, šie modeļi ir trenēti uz ļoti konkrētu informāciju. Pēdējā laikā ļoti daudz modeļi ir parādījušies, teiksim, medicīnas modeļi, kas ir uz liela apjoma medicīnas datu trenēti, un tāpēc viņi ir daudz labāk spēj noteikt kaut kādas diagnozes vai apstrādāt kaut kādus rentgena uzņēmumus vai kaut kādu citu veidu informāciju. Un šī pielāgojamība var būt pa lielam ļoti dažādās sfērās - finansēs, medicīnā, UTT. Modeļi atšķirās pēc mēdīju tipa. Tie var būt modeļi, kas ir spējīgi strādāt ar tekstu un atpazīt tekstu. Ir modeļi, kas var atpazīt attēlus un ģenerēt jaunus attēlus. Ir arī parādījušies modeļi, kas var atpazīt un ģenerēt skaņu. Un arī tagad ir pavisam pēdējais trends, ir arī modeļi, kas spēj ģenerēt video un izprast video. Un ir arī multimodāli modeļi, kas nozīmē, ka viens modelis ir savienoti dažādi modeļi, kuri spēj izprast gan, ko tas nozīmē, ka, piemēram, attēls var tiks aprakstīts ar tekstu, vai otrādāk, skaņa var būt ģenerēta no teksta, piemēram. Tas viss ir forši tehnoloģija, bet kā tas var reāli palīdzēt ikdienā un kaut kādās ikdienas problēmu risināšanā. Te es vēlos atgriezties pie šīs bildītes, kuras rādīju iepriekš, būtībā ar šo ģeneratīvo mākslīgo intelektu. Jebkurš ir spējīgs, nevis ir spējīgs, bet ir dota iespēja pajautāt datoram jebko.
Un tiklīdz parādās šis te universālais interfejs, jā, viņš ļauj pajautāt jebko, un tāda laba asociācija ir ar Excel. Viņš arī tā ir kā Canva, tas ir kā jauns rīks, un tiklīdz es varu darīt jebko, ļoti bieži cilvēkiem rodas jautājums, bet ko tad, lai es daru? Vai arī, ja es varu pajautāt jebko, tad ko, lai es jautāju? Un tas ir viens no iemesliem, kāpēc šie te modeļi, kā es sākumā runāju, ir tajā fāzēs tehnoloģijas attīstības pašā sākumā, kur visi uzdod šo lielo jautājumu. Ok, forši, bet kā mēs to varam izmantot? Un tāpēc, kas tika darīts, piemēram, tajā pašā analoģijā ar Exceli, lai nebūtu vienkārši šis kodols, tā teikt, pats Excelis, bet lai kaut kā cilvēki varētu iesākt, tika doti tādi kā slāņi pa virsu viņam, tā teikt, templēti. Piemēram, hei, tu vari izveidot tur personīgā budžeta aplikāciju, vai tu vari izveidot kaut kādu tur hipotekas kalkulātoru vai nezinu, pa lielam, ko nu vēl varētu darīt ar Excel. Un līdzīgi ir patiesībā noticis arī ar AI rīkiem. Tātad ekosistēma, kā viņi vispār izskatās, tas ir pamatā ir šie te lielie valodu modeļi, par kuriem es runāju iepriekš. Tie ir tie, kas atpazīst, respektīvi veic šo šablonu atpazīšanu un šo informācijas apstrādi, izpratni un jaunas informācijas ģenerēšanu. Un pa virsu šiem modeļiem sēž vesels slānis ar dažādiem rīkiem, kas izmantojot šos pamatmodeļus, jau spēj nodrošināt kaut kādu konkrētu funkciju izpildi. Un tas aplikāciju zoodārs ir ārkārtīgi plašs. Tās ir aplikācijas, kas var apstrādāt tekstu, ģenerēt bloga rakstus, ģenerēt bildes vai analizēt bildes. Tur ir neiedomājams apjoms. Es tagad visos iespējamos piemēros neiešu, bet pastāstīšu par kaut kādiem konkrētiem piemēriem mazliet tālāk. Bet eksistē arī otrs veids, kā vispār piekļūt un izmantot šos modeļus, ir nevis izmantojot kaut kādu konkrētu rīku, jo, piemēram, ChatGPT arī ir kā viens no šis rīku slāņiem, kurš ļauj sarunāties ar šo lielo valodu modeli, bet ar šo modeli var sarunāties patiešām. Un sarunāties, es domāju, dot viņam kaut kādus konkrētus uzdevumus. Un šiem modeļiem var piekļūt patiešo, izmantojot API. Es laikam tur detaļās neskaidrošu, kas ir API, bet tā ir tāds koda interfejs, kas ļauj vienkārši apmainīties dažādām programmām ar informāciju. Un caur API šiem modeļiem var piekļūt jebkurš. Un es arī pēc tam runāšu mazliet tālāk par kā praktiski to tad var izmantot kaut kādās ikdienas darbībās. Lai vispār tāds pirmais viens ieteikums, kā domāt vispār par to, ko šis mākslīgais intelekts var izdarīt, kā tas var palīdzēt. Mans pirmais ieteikums ir domāt nevis industrijas līmenī, piemēram, ko mākslīgais intelekts var palīdzēt man loģistikas biznesā, bet funkciju līmenī. Un ar funkcijām es domāju tādas ikdienišķas darbības, piemēram, tekstu rakstīšana vai kaut kādu kopsavilkumu veidošana, vai informācijas meklēšana, vai kaut kāda datu apstrāde un ievadi, respektīvi nedomāt industrijās, bet konkrētās cilvēka funkcijās ikdienā. Un otrs, kā par to domāt, veids ir, vai tas uzdevums vispār ir praktiski iespējams, respektīvi, vai viņu vispār ir iespējams izdarīt, pat ja tas ir lēni vai slikti izdarīts pavirši, bet nesagaidīt, man bija grūti izdomāt stulbu piemēru, bet, piemēram, negaidīt, ka AI varēs tavā vietā tevi padarīt pagātu, piemēram. Un trešais tāds, man liekas, viens no visforšākajiem veidiem,
kā domāt par to, kā mākslīgais intelekts var palīdzēt, ir domāt par mākslīgo intelektu kā par praktikantu. Būtībā ar mākslīgo intelektu katrs no mums var iegūt bezgalīgu skaitu praktikantu. Un es nezinu, cik daudziem no jums ir bijusi dzīvē saskare vai darbs ar kādu, kurš ir bijis praksē, bet praktikants ir tāds, kurš ir vienmēr gatavs palīdzēt, ļoti interesēts. Viņš mācās no pieredzes, bet viņa zināšanas un pieredze ir visai limitētas un ir jārēķinās ar to. Viņš var pieļaut kļūdas, un viņam var arī neiet ar kaut kādiem vieniem uzdevumiem, bet viņš patiesībā var būt ļoti labs kaut kādos citos uzdevumos. Bet pats galvenais praktikantam nepietiek šīs pieredzes, nav šīs pieredzes, ir vajadzība viņam dot skaidrs norādes. Un tieši tas pats attiecās arī uz mākslīgo intelektu. Un, ja mēs runājam par tādu respektīvu veidu, kā visefektīvāk dot mākslīgajam intelektam norādes par to, kādu uzdevumu jūs gribat, lai tas veiktu, ir ļoti svarīgi ir iedot mašīnai kontekstu. Un šis konteksts, ko tas nozīmē, iedot gana detalizēti informāciju par to, ko jūs vēlaties vai kāpēc jūs kaut ko gribat. Ja es pavisam vienkārši piemērs ir uzraksti man, tikpat labi varētu šim čatam pajautāt, uzraksti man bloga rakstu. Bet bloga rakstu par ko? Cik garu? Kādā stilā? Vai par tur ir ļoti daudz papildus informācijas, kas būtu vajadzīgas, lai varētu šo uzdevumu izpildīt kvalitatīvi. Un jo konkrētāk šis uzdevums tiek dots, jo konkrētāk un labāk atbilde tiks saņemta. Un tas darbojas arī pretēji. Ja tiks uzdoti stulbi jautājumi, mākslīgais intelekts arī dos stulbas atbildes. Un ar to ir jārēķina. Viens no veidiem, kā vispār kā to darīt efektīvāk, ir, es nezinu, cik daudz ar jums ir bijusi iespēja tādu ChatGPT pastrādāt, bet viens no veidiem ir vispirms aprakstīt, kas ir tas, ko es vēlos izdarīt, un pārjautāt šim sarunbotam, vai viņš saprat uzdevumu. Un ļoti bieži, kas notiek caur to, ka tiek šis mākslīgais intelekts, tā teikt, atkārto un daudz plašākiem vārdiem un daudz detalizētāk uzraksta to, ko jūs gribējāt viņam pateikt. Viņš pats sev iegūst jaunu, daudz plašāku un detalizētāku kontekstu tam uzdevumam, ko viņš pildīs. Un šis ir ļoti efektīvs veids, kā vienkārši pārjautājot, vai sapratu uzdevumu. Ļoti bieži viņš atbildēs detalizēti. Es sapratu to tā un tā ar visām detaļām, un tad uzdot nākamos jautājumus tālāk vai dot jau konkrētu uzdevumu, kad ir šis detalizētais konteksts. Vēl viena laba metode ir likt šim sarunbotam uzdot pašam jautājumus par to, kāda informācija viņam ir nepieciešama, lai varētu šo uzdevumu veikt kvalitatīvi. Piemēram, es gribu, lai tu man palīdzi uzrakstīt bloga rakstu. Lūdzu, pajautā man, kas tev ir jāzina, lai tu varētu uzrakstīt šo rakstu. Un tad šis mākslīgais intelekts izmanto savu šīs ģenerēšanas spējas, lai uzdotu patiesībā ļoti labus jautājumus. Piemēram, kādā stilā, cik garš raksts par kādu tēmu, kaut kādu papildu jautājumu par tēmu, kaut kādas detaļas, UTT. Respektīvi, šī ģeneratīvā īpašība ļauj pat arī nevis mums ļauj panākt to, ka šis mākslīgais intelekts pats mums pajautā, kas ir vajadzīgs, lai viņš varētu šo uzdevumu veikt. Un tā arī ir patiesībā viena no tādām ļoti jaudīgām spējām. Un vēl viens no padomiem ir atsaukties uz iepriekšējām ziņām, sarunām,
respektīvi tā mākslīgajam intelektam ir tas noteikts kontekstu loks, respektīvi, cik atpakaļ vēsturē viņš var ieskatīties par to, ko jūs esat runājuši. Un, teiksim, ja kaut kāds konteksts ir iedots jau pašā sākumā, tad vienmēr var papildus atsaukties uz šo te. Atceries, es to pašā sākumā teicu šo, lūdzu papildini šo manu uzdevumu vēl ar šīm detaļām un izpildi no jauna, piemēram. Tādā veidā mēs varam precizēt to, kas to uzdevumu, ko mēs vēlamies izpildīt. Pavisam īsi, kā mēs pats lietoju čatu vai šo te sarunu botu, ļoti daudz dažādām funkcijām. Un es arī, ejot uz priekšu, es arī parādīšu ļoti jau konkrētus piemērus no dažādiem pielietojumiem. Bet, ja mēs iedalām tādās konkrētās funkcijās, tad viena būtu, kā jau es minēju, šis mākslīgais intelekts var strādāt gan ar tekstu, un tekstu viņš var gan izprast, gan arī ģenerēt jaunu saturu. Tas pats attiecās uz audio, video un uz audio, video, un ko es nepieminēju. Audio, video un attēliem. Tā, atvainojos. Tātad tekstu ģenerēšanai. Es ļoti plaši izmantoju, teiksim, mājas lapas tekstu rakstīšanu. Tas nenozīmē, ka es prasu vienkārši uzraksti man visu mājaslapu, bet šī mākslīgā intelekta spēja ir kaut kādu noteiktu manu domu uzrakstīt daudz labāk nekā to varētu izdarīt cilvēks, profesionāls rakstnieks, profesionāls copywriters. Un tas palīdz izteikties skaidrāk. Tas viss sākās ar jūsu domu, ideju, bet AI var palīdzēt uzrakstīt kvalitatīvāk. Tas pats ir arī pārdošanas e-pastiem, prezentācijām. Daudzas idejas arī šai prezentācijai kaut kāds atsevišķs punktus es ar mākslīgā intelekta palīdzību izdomāju. Labs veids ir arī gramatikas pārbaude un teiksim, stila uzlabošana. Un, par ģenerēšanu var teikt arī dažādu dokumentu sastādīšanu, dažādās valodās. Tas ir, teiksim, līgumi. Es šādā veidā arī varu līgumus gan izskatīt, izveidot, vai tur iesniegumus, vai kaut kādus tādus tipēda papīrus, kas ir dokuments, kas ir dažkārt nepieciešami. Un viena jaudīga vēl funkcija ir augstas kvalitātes tulkošana, jo šie valodu modeļi ir trenēti no informācijas, kas ir dažādās valodās, un viņi spēj ļoti viegli pārslēgties un arī pārnest domu un kontekstu starp dažādām valodām. Tāpēc arī šī tulkošana ir bieži daudz kvalitatīvāka nekā ar to pašu kaut kādu Google Translate. Lai gan tur arī tiek izmantots mākslīgais intelekts. Bet tad no tāda teksta ģenerēšanas viedokļa viens no lielākajiem, ko es darīju darbiem, patiesībā bija tāda personīgām vajadzībām, bija saplānot ceļojumu. Tas bija gan, es iedevu dažādus ceļojumu blogus, kur cilvēki bija aprakstījuši kaut kādus noteiktus maršrutus, kā pamatu, un lūdzu šo te visu pārformatēt uz, teiksim, manu ceļojumu ilgumu un manām kaut kādām preferencēm. Piemēram, mēs dodoties uz Taizemi, es vēlos sākt ar ziemeļiem, tāpēc šo visu blogu, kur viņi sāk ar dienvidiem, lūdzu uzrakst tā, ka mēs patiesībā sākam ceļot no ziemeļa. Receptes, tas tāds klasisks, kaut kāda izpēta internetā, piemēram, ja jūs meklējat kaut kādu citu rīku. Tā kā šiem modeļiem viņi ir trenēti ar informāciju, kas arī ir atrodama internetā līdz kaut kādam noteiktam laika periodam, lielākā daļa rīku, kas ir eksistējuši jau tajā laikā, viņš varēs palīdzēt izvēlēties arī kaut kādām konkrētām funkcijām, piemēram,
tos pašus arī dažādos AI rīkus. Aprakstiet, ko jums vajag, un paprasiet, kas ir top 5 rīki, kas šo funkciju spēj nodrošināt. Nu, un līdzīgi arī iedot vienkārši atbildi uz kaut kādu jautājumu, kas ir būtībā kā tāda googlēšana, bet daudz precīzāk un uzreiz iedodot atbildi, nevis iedodot man tā kā vietas, kur es varu atrast šo atbildi. Te gan uzreiz ir jāpiemina par tādu vienu vājo vietu valodu modeļiem, kas arī bija šajā praktikanta analoģijā izmantota, ka mēdz kļūdīties. Un ar to ir jārēķinās, tīpaši, ja tiek veikta kaut kāda konkrēta faktu pārbaude, ne faktu pārbaude, bet ja tiek ģenerēta informācija, kur ir svarīgi patiesi fakti, nevis vienkārši māksliniecisks kaut kāds teksts, tad ir jārēķinās ar to, ka tie modeļi var dažkārt izdomāt lietas, un viņi var izklausīties ārkārtīgi pārliecinoši par to, ko viņi ir izdomājuši. Bet tam ir jau ļoti, pie tā tiek ļoti aktīvi strādāts, un ir daudz dažādu risinājumu, un tādu lietojot to pašu Bingu, kas ir tas Copilot Microsoft, vai arī Perplexity tādu rīku, ka viņi visi dod atsauces uz tām vietām, kur viņi ir ņēmuši šo informāciju. Tas palīdz samazināt šo kļūdu skaitu. Tad vēl viena liela tāda grupa, kam es lietoju, ir tā kā koda rakstīšanai, jo šis valodu modelis perfekti raksta kodu. Un es to gan prasu, piemēram, konkrētas garākas Excel vai Google Sheet funkcijas, aprakstot ļoti konkrētu uzdevumu, kas man vajadzīgs, piemēram, pavisam vienkārši tur atrodi tur unikālās vērtības, uzraksti formulu, kas spēj atrast unikālās vērtības šajās šūnās ar kaut kādu vēl papildus nosacījumu. Pat ja es ļoti labi orientējos Excelī, bet šis ir daudz ātrāks patiesībā un vienkāršāks veids nekā no nulles rakstīt šo te funkciju. Un varbūt cilvēkiem, kuri tik ļoti nedraudzējās ar Excel, šis var ļoti atvieglot darbu un patiesībā iespējot vēl daudz tādas lietas, kas agrāk varbūt likās neiespējams vispār. Tas pats ir arī par klasiskā koda rakstīšanu, tas ir JavaScript vai Pythons, bet tas jau ir tāds advancētākiem lietotājiem, kas attiecīgi jau es pats, piemēram, neprogrammēju, es nekad neesmu mācījies programmēšanu, bet es saprotu šo te kodu un es varu dot uzdevumu, lai man šis koda gabals tiek uzrakstīts, un es viņu varu lasīt. Un es pats nemācētu no nulles uzrakstīt, bet es saprotu, ko šis mākslīgais intelekts ir uzrakstījis, un šo kodu var tur pierediģēt vai pārjautāt, lai viņš kaut ko pats pamaina un izmantot. Un koda rakstīšana patiesībā paver ļoti daudz iespēju uz dažādām procesu automatizācijām, datu apstrādēm un citām funkcijām. Bet tas ir tāds jau pavisam tāds dziļāks līmenis. Un attiecīgi arī dažāda veida datu apstrādē. Tas ir, piemēram, multimodālē, piemēram, audio transkriptēšana uz tekstu vai rokraksta atpazīšana, tas ir arī piezīmju veidošanai, vai arī unikāli personalizētu pārdošanas e-pastu veidošanu, kur šī personalizācija tiek veikta, izmantojot kaut kādus cilvēka, potenciālā klienta profila datus. Bet te es parunāju par dažiem piemēriem, kā es to pats izmantoju. Es tos galvenās grupas gribēju iedot tiešām piemērus iz dzīves. Un kā es esmu sadalījis, kā mēs minējām, mēs runājam par attēliem, mēs runājam par skaņu, par video, un to var gan atpazīt, gan ģenerēt. Piemēram, attēlu atpazīšana viņa ļauj, piemēram, e-komercijā pēc bildītēm ģenerēt preču aprakstus ļoti skaistus un daļrunīgus. Attēlu ģenerēšana savukārt kādas iespējas paver. Viņa ļauj, piemēram, arī e-komercijā citur ievietot produktu ļoti skaistā vidē, kas ir pilnībā ģenerēta un nekad nav eksistējusi dzīvē. Vai arī vēl viena funkcija ir, piemēram, no vienas fotogrāfijas uzģenerēt dažādus rakursus kaut kādai precei, vai arī vispār ģenerēt dažādus apģērbus, kā redzams piemērā, kur viens un tas pats vīrietis vienu bildi par pamatu izmantot, bet pilnīgi 3 tēli
un ar aci nav iespējams pateikt, ka tie nav īsti. Audio atpazīšana, kā var izmantot zvanu vai sapulču transkribēšana. Darbojās arī ļoti daudz dažādās valodās. Latviski gan, diemžēl, šis tik labi nedarbojās. Filde, zinu, pie šī strādā. Bet angliski perfekti. Visas sarunas, piemēram, pārdošanas zvani vai vienkārši sarunas tiek transkribētas. Viņas tiek tā kā teksta veidā man pasniegtas, tiek izvilkti galvenie kopsavilkums, un man ir šīs piezīmes tūlīt pieejams pēc zvana, man nekas nav jāraksta ar roku. Nu, vēl viens pielietojums, droši vien visiem labi zināms, piemēram, subtitru ģenerēšana YouTube video. Jā, tas ir audio atpazīšana. Audio ģenerēšana savukārt ir šās rīks Suno, kurš ļauj izveidot būtībā dziesmas tikai no teksta ievads, piemēram, priecīgu dziesmu vai arī dziesmu par kaut kādu muļķību, tur nezinu, jebko vienkārši. Un šis dod iespēju izveidot, piemēram, rīkus vai arī pēc vajadzības kaut kādu fona mūziku, kaut kādiem video, tā saucamo to elevator music, to liftu mūziku, vai kaut kādu dinamisku ritmu vai noskaņojumu mūziku pēc vajadzības veidot. Plašs pielietojums ir teksts uz audio, kas ir, piemēram, reklāmas vai demo video ierunāšana no teksta. Te es gribu uzlikt piemēru, ko mēs izmantojam paši savā produktu video, savu rīkam. Ir kur redzams teksts, un es tad palaidīšu. Es nezinu, vai var dzirdēt. Es tiešām nezinu, vai to varēja dzirdēt, bet arī tas ir vienkārši ģenerēts no teksta, un nav iespējams pateikt, ka tas nav īsts cilvēks. Un nevienam tas nav jāieraksta, var vienkārši uzrakstīt tekstu, jebkuru vietu nomainīt un jebkurā brīdī izlabot. Video atpazīšana. Pielietojums ir, zinu, rīki, kas, piemēram, darba drošības ievērošana. Attiecīgi viņi atpazīst, kādās pauzās cilvēki, vai viņi valkā vai nevalkā vestes, vai viņi kasku ir uzvilkuši, vai viņi nelien zem kaut kādām nedrošām aizliegtām konstrukcijām. Uzskaita un novērošana, kur visbiežāk cilvēki apgrozās, cik ilgi laika pavada, piemēram, veikalā, vai arī elementāri vienkārši skaitīšana. Novelkot tādu virtuālu līniju, mākslīgais intelekts var saskaitīt, cik, piemēram, mašīnas ir izbraukušas caur šai līnijai. Nu, tā kā ārkārtīgi vienkārši, bet ar, es teiktu, ģeniāli. Tā kā, tie pielietojumi ir visdažādākie. Video ģenerēšana, ja apmeklēsiet AI Academy mājaslapu, arī mūsu pašu galvenais video bija ģenerēts izmantojot mākslīgo intelektu. Arī varu palaist piemēru. Arī tas ir neesošs cilvēks, kuram ir iedots teksta veidā informācija, un viņš izskatās kā īsts aktieris. Un visbeidzot, pavisam ātri par AI integrāciju darba plūsmā. Kā tad vispār, kā šos vispār rīkus iekļūt, kā pie viņiem tikt. Un es tādus 4 lielus veidus gribētu izdalīt. Tas ir, viens ir izmantot sarunbotu vai kādu specializētu AI rīku, vai izmantot AI integrācijas esošos rīkos. Es katru šo apskatīšu sīkāk. Vai arī kā kaut kādu posmu procesu automatizācijā, visbeidzot arī veidojot savus rīkus. Par sarunu botu es jau tā pavisam īsi pastāstīju, respektīvi tas ir iespēja vienkārši čatā dot šos uzdevumus vai jautājumus vai kaut ko, ģenerē kaut ko, apstrādā šo informāciju, kur es tev esmu iedevis, vai lūdzu kopsavilkumu šai mājaslapai iedod, kur ir saite UTT. Integrācija esošos rīkos, ko es pats plaši izmantoju, ir, kad tā mākslīgā intelekta spējas tiek ielikts jau esošos integrācijas rīkos, produktivitātes rīkos. Un viens no visjaudīgākajiem veidiem ir patiesībā šī mākslīgā intelekta ievietošana Google Sheet vai Excel,
kur visi zina tās funkciju rakstīšanas, bet iedomājieties, ja jūs varētu vienkārši pajautāt, vai šūnā šajā B3, B4, B5, vai šis numurs, piemēram, ir no kura štata. Un tur nav jāraksta nekāds algoritms, kā to izdarīt. Mākslīgais intelekts pats varēs noteikt, izējot no šī numura, no kura štata tas nāk. Un mēs šo arī ļoti plaši izmantosim arī AI akadēmijā, kur visiem tiks nodrošināta piekļuve šim te Google Sheet funkcijai, jo viņa dabīgi, tā teikt, nav iekšā, bet mums ir sevis izstrādāta funkcija, kuru var uzstādīt. Un tas pavēr ārkārtīgi plašas iespējas datu kaut kādai apstrādēji un arī ģenerēšanai. Slackā, piemēram, ir savs AI, kurš ļauj ātri atrast kaut kādas lietas no sarunām. Notion, ja kāds lieto, viņam arī ir ļoti jaudīgs AI. Gmailā ir integrācijas, piemēram, palīdz man uzrakstīt e-pastus vai uzrakst šo e-pastu neformālā valodā vai saīsina šo e-pastu vai arī no šiem maniem 3 bullet pointiem uzrakst e-pastu. Te vēl viens piemērs par to, kā es GPT izmantoju vienkārši izējot no cilvēku LinkedIn kontakta, lūdzu uzraksti pareizajā locījumā, lai es varu uzrunāt šo cilvēku. Un tāds viens veids vēl ir e-integrācija darba plūsmā. Ir dažādi no-code risinājumi. Tas nozīmē, nav jāmāk programmēt, lai viņus tā kā iestatītu un izveidot, kas ļauj sasniegt dažādus šos produktivitātes rīkus un uz nosacījumiem, un veidot uz nosacījumiem bāzētu procesu automatizāciju. Tādi 3 zināmākie ir Zapier, Make un N8N. Es droši vien daudz ir ar Zapier pazīstami. Es noteikti iesaku iepazīties, ja nav dzirdēts. Kā piemēru, es arī pats praktiski izmantoju, respektīvi nav katru reizi sarunu botam jāprasa kaut kāda konkrēta lieta, bet var vienkārši iedot nosacījumu. Paskaties katru ienākošo e-pastu, kas ienāk manā paskastītē, un pēc noteikta šī tā teikt vaicājuma prompta, piemēram, pasaki, vai šis e-pasts, kā te piemērē, vai viņā tiek runāts par, vai tiek lūgta tikšanās. Un attiecīgi mākslīgais intelekts var pateikt, šajā ir, šajā nav, šajā ir, šajā nav, un jums tas tā manuāli jādara, jūs uzreiz varbūt, šie te e-pasti ir atzīmēti, šeit cilvēki lūdz tikšanos, un viņi uzreiz ir tā kā pieejami un apstrādāti. Tas ļauj to mākslīgo intelektu izmantot mērogā, un šis ir arī šie rīki būs viena no lietām, kur mēs daudz detalizētāk jau apskatīsim AI akadēmijā, bet visiem pārējiem es iesaku arī tāpatās iepazīties ar tiem. Nu, un visbeidzot, var veidot savus AI rīkus, ja jūs atceraties, es teicu par rīku tādu kā slāni, kur izmanto fundamentālos modeļus. Arī mūsu rīks, pie kā es strādāju, Pepperscan, viņš ir ļoti līdzīgs tiem. Mēs neveidojam paši savus valodu modeļus, bet mēs dodam iespēju cilvēkiem uzdot jautājumus par dažādiem par cilvēku LinkedIn profiliem, kur mēs izmantojam valodu modeli, lai viņš varētu šos te nestrukturētos profilu datus apstrādāt un dot atbildi uz šo jautājumu mērogā. Un var, piemēram, uzdot 5 jautājumus, un viņi tiks atbildēti 1000 cilvēku. Atkal tā jau ir automatizācija caur konkrētu rīku, kā piemērs tam vispār, ko var izdarīt. Tad, visi mēs baidījāmies, ka roboti būs tie, kas mūs vadīs, bet patiesībā tagad, kā tas ir mūsdienās, mēs ļoti daudz paši darām visādus mazus darbiņus un funkcijas pildām, rakstam, apstrādājam, kaut kur ievadam kaut kādus datus, kaut ko daram. Bet ar mākslīgo intelektu, kā tas būs nākotnē, mēs būsim tie diriģenti, kas būs tas augstākā līmeņa saprāts, un mums būs daudz mazu, tā teikt, praktikantu, kuri mūsu vietā pildīs kaut kādus vienkāršus uzdevumus, un ejot laikam aizvien sarežģītāks un sarežģītāks. Un AI, par to AI es domātu, ka mēs būsim tie virsdiriģenti, un mēs varēsim vienkārši izdarīt 5-10 cilvēku darbu ar šiem te neskaitāmiem praktikantiem.
cilvēkus neizstāsta mākslīgais intelekts par tiem kas baidās par to, bet aizstāsta kāds cits cilvēks, kurš izmanto mākslīgo intelektu. Un, jā, aicinu, ja jūs vēlaties padziļinātāk apgūt šīs lietas, tad aicinu pieteikties AI Academy. Nākošais nedēļas 16. maijā mēs sākam pirmo nodarbību. Nu, un, attiecīgi, vairāk informācijas par saturu visu. Un var atrast AI Academy. Paldies par jūsu uzmanību. Un es labprāt arī atbildētu uz kādiem jautājumiem, ja mums vēl ir palicis laiks. Jūri, paldies par ārkārtīgi interesanto ievadu. Es domāju, ka daudziem šī informācija arī, varbūt, ja nebija jauna, tad atkārtojot to, kādas ir tās mākslīgā intelekta iespējas, pavarās arī daudz plašāks redzējums uz to. Un īpaši, kas man palika tā prātā, ir, ka uzdot konkrētus jautājumus, tad arī dabūs konkrēti atbildi. Un, manuprāt, tas īstenībā ir visgrūtākais. Uzdot precīzu, korektu jautājumu. Jo bieži vien, man liekas, tāds arī, ko man tas mākslīgais intelekts, ko viņš man var piedāvāt? Redz, kā viņš man nav atbildējis uz to, ko es īstenībā patiesībā gribu. Bet visticamāk problēma ir manī, ja es nespēju uzdot konkrētu un pareizu un precīzu jautājumu. Vai ne? Tas, man liekas, ir tāds viens no lielākajiem izaicinājumiem, precīzi definēt to, ko tu tiešām gribi un gribi dabūt ārā kā atbildi pareizi. Tas droši vien varētu būt kā viens no tādiem lielākiem izaicinājumiem, ne? Tā taisnība un patiesībā tas, varbūt ir dzirdēts par to, ka tā promptu inženierija, respektīvi to vaicājumu inženierija, tā nākotnes profesija, jo mums visiem vajadzēs mācīt ne tik daudz darīt to lietu, cik precīzi aprakstīt, kas ir jādara. Un tā ir arī tā lieta, ko mums visiem vajadzētu pēc iespējas labāk apgūt. Jo tas diriģents, viņam ir jāmāk dot šis uzdevums, viņam jāmāk diriģēt. Un kā ir arī, kā pats teica, mums ir tik daudz tie rīki, kad arī zināt īstenībā, kur to informāciju meklēt. Viens ir tieši tā, fokusējies ārkārtīgi, pieņemsim, uz tām pašām receptēm. Ja? Tur ir tik precīzi, tik daudz tie dati savākti, un tā informācija ir tik liela, ka viņš jau ļoti, ļoti precīzi spēj izdot ārā to informāciju. Varbūt citā, kurā es uzdodu šo jautājumu, tur nav tāds precizitātes. Tā kā arī ir noteikti jāzina, kur to informāciju meklēt, jo, kā es minēju, ir ārkārtīgi daudz tās iespējas, kur meklēt. Un tāds viens universāls... Tas arī ir tā. Patiesībā es ticu, ka varbūt daudzi gaidīja tādu ļoti, ļoti konkrētus, piemēram, šito rīku šitam. Bet es gribēju vairāk runāt par tām funkcijām, un tiklīdz mēs saprotam, ko mēs īsti gribam izdarīt, patiesībā to ļoti vienkārši tādu Google meklējumu mēs varam atrast. Piemēram, mums vajag AI, kas palīdz rakstīt tekstu, blogus, piemēram. Okay. Un, tie uzņēmumi, kas pārdod šo produktu, viņi būs parūpējušies par to, lai viņi nonāktu virspusē jūsu meklējumu rezultātos. Te ir vairāk saprast, ko vispār es gribu izdarīt, un tad attiecīgi meklēt to konkrēto rīku. Jo viņi ir miljoniem, es nepārspīlēšu. Tūkstošiem, un tā visus uzskaitīt ir ārkārtīgi grūti. Jā, tad mums jābūt arī pašiem ir pietiekami viediem, un zināt, ko un kā. Mākslīgais intelekts patiešām ir atrisinājis tādu lielu jautājumu, kā dārgākā resursa, laika taupīšana mūsu ikdienā. Un īstenībā, ja zinu un pareizi pielietot, tad ārkārtīgi mēs varam ietaupīt savu laiku uz iespējams daudz par kaut kādām produktīvākām un efektīvākām darbībām, kā, piemēram, kā minēja, e-pastu rakstīšanu, vai ne? Tik daudz sagatavs ir iespējams, tur ieliec 3-5 atslēgas vārdus, un tev ir e-pasts gatavs, principā, un arī to, ko tu tur demonstrēji par LinkedIn, piemēram. Tā kā tā ir vienkārši tāda refleksija no manas puses, jo izskatās, ka šobrīd arī tāda auditorijas jautājumi nav, un tad droši vien es saku lielu paldies, ka pieslēdzies un pastāstīji mums, un noteikti AI Academy gaida
jaunus censoņus, kas vēlas apgūt papildus zināšanas, vai ne? Jā, noteikti gaidām. Paldies, jā. Super, paldies! Visu labu, paldies visiem par uzmanību vēlreiz. Tā! Jā, un vēl tādos noslēguma vārdos es gribētu izstāstīt par vienu jaunu programmu, kas plānojas būt tuvākā nākotnē. Iezīmēsim kā jaunu mācību gadu septembrī. Būs iespēja uzņēmumiem attīstīt un uzlabot savu digitālās prasmes. Ja, tātad jauna programma, digitālo prasmju attīstība, un jā, tiks iekļautas vairākas tēmas, tādas kā, lūk, šeit arī uzskaitītās korporatīvā ilgtspēja vai vispārēja personu datu aizsardzība, mākoņu pakalpojumi, e-komercija, izstrāde, biznesa procesu analīze. Tā kā noteikti turiet ausis, acis vaļā par šo iespēju. Uzņēmumiem būs iespēja pieteikties, apmācīt savus darbiniekus, lai arī attiecīgi, tātad viens ir izmantot tehnoloģijas, ja, tās iepirkt, pielietot, bet otrs ir arī ārkārtīgi svarīgi, kad uzņēmuma darbinieki ir viedi arī šajās digitālajās tehnoloģijās, kas attiecīgi noteikti arī uzlabos kopējo uzņēmējdarbības tādu efektivitāti kopumā. Ja, tā kā noteikti atstājiet arī savus kontaktus, ja jums šis interesē. Tiklīdz būs gan programma pieejama, gan arī attiecīgi konkrētās tēmas, kurās mēs apmācīsim, tad noteikti padosim arī ziņu. Tā kā šis ir tāds jaunums, tāds sneak peeks, ja, kuru mēs vēlējāmies paziņot jums, un gaidīsim gan AI Academy rindās, gan arī digitālo prasmu attīstības programmas rindās. Tā kā saku vēlreiz liels paldies, ka esat pieslēgušies, un noteikti gaidām atkārtošu uz nākamo webināru, kas būs 16. maijā, 14:00 tāpat. Un jā, lai jums jauka atlikusī diena. Visu labu!